Raķetes ir ātrākas, droni ir lētāki, un okeāni, kas kādreiz aizsargāja Ameriku, sāk zaudēt savu nozīmi. Tuvie austrumi nav tikai reģions, tas ir uzliesmojuma punkts. Karību reģions ir pārvērtusi tuvumu par spiedienu. Arktika ir raķešu koridors. Un klusais okeāns viena kļūdaina aprēķina dēļ var pāraugt globālā konfliktā. Šī ir īstā problēma. Amerika nesaskaras tikai ar vienu draudu. Tā reaģē visur vienlaikus. Pirms jebkas no tā kļūst svarīgs, problēma skaidri redzama kartē. Viena no bīstamākajām vietām uz Zemes ir arī viena no mazākajām – Hormuza šaurums. Katru dienu apmēram 20% no pasaules naftas piegādēm izspiežas caur šo šaurumu. ASV jūras spēkiem tā nav tik daudz ceļš, cik slasts. Irāna ir izveidojusi modernas raķetes un lētus dronus, kurus var palaist no krasta, nevis lai uzvarētu karā, bet lai padarītu pašu klātbūtni bīstamu. Persijas līcis ir pārvērties par vienu no pasaules bīstamākajiem karstajiem punktiem. Katru reizi, kad parādās draudi, ASV ir jānosūta aviācijas bāzes kuģa trieciengrupa. Vienas pārvietošana uz līci nozīmē tās aizvākšana no kādas citas vietas. Šie vairāku miljardu dolāru vērtie kuģi būtībā ir iestrēguši vienā vietā, vērojot šauru ūdens joslu. Viens šaurums var aizkavēt veselu floti. Tas atbalsojās visā pasaulē. 2026. gada sākumā Venecuēla kļuva par draudu. Attālums agrāk deva laiku, bet tagad tas to atņem. ASV atbilde bija ātra un spēcīga. USS Geralds R. Fords tika nosūtīts uz šo reģionu kopā ar citiem kara kuģiem un F-35 mazradara redzamajiem iznīcinātājiem. Taču šī izvietošana atklāja īsto problēmu. Katrs robs prasa milzīgu reakciju, un šo robu ir pārāk daudz. Arktika agrāk bija ledus siena, kuru neviens nevarēja šķērsot. Tie laiki ir beigušies. Ledum izzūdot, atveras jauni ceļi tirdzniecības kuģiem un militārajiem kuģiem. Citas valstis jau ienāk šajā reģionā un būvē bāzes. ASV militārā struktūra, kas atbild par ziemeļiem, steidzas pāraudzīt tūkstošiem jaunu piekrastes jūdžu, paļaujoties uz ledlaužiem un sensoriem, kas nekad nebija paredzēti tik lielam darbam. Un likmes ir augstas. Kopš augstā kara laikiem Arktika ir īsākais ceļš raķetei, kas vērsta pret ASV kontinentālo daļu. Un ledum izzūdot ātrāk nekā jebkad agrāk, vecās stratēģijas vairs nav pietiekamas. Vienīgais izejas ceļš ir pilnībā mainīt spēles noteikumus. Gadu gaitā vairogs pār ASV pastāvēja kara komandu punktos un zinātniskajā fantastikā. Bet tagad šis sapnis ir kļuvis par $175 miljārdu vērtu realitāti. Tas nemainīs tikai to, kā tiek karots. Tas varētu mainīt to, kurš uzvarēs vēl pirms karš sācies. Amerika pašlaik ir neaizsargāta pret raķešu uzbrukumu. Nevis tāpēc, ka tā būtu vāja, bet tāpēc, ka kara noteikumi ir mainījušies. Vienīgais, kas attur no katastrofas ar sēņveida mākoni, ir bailes no atriebības. Taču atturēšana darbojas tikai pēc pirmā soļa. Amerika vēlas to mainīt. Tā vēlas pilnībā novērst pirmo soli. Starpkontinentālā balistiskā raķete uzvedās kā beisbola bumba, kas tiek mesta pāri laukam. Tā paceltos augstu debesīs lokā un pēc tam krita lejā. Šī trajektorija bija paredzama. Radaru sistēmas to varēja pamanīt. Datori varēja aprēķināt, kur tā nokritīs. Raķetes notriekšana joprojām bija sarežģīta, taču vismaz matemātikai tā visa bija saprotama. Hiperskaņas raķetes ir pārkāpušas šos noteikumus. Tās ne tikai pārvietojas ātrāk, tas ir neparedzams. Zemes lidojuma augstums, pastāvīga manevrēšana, minimāls brīdinājuma laiks. Kad tās tiek pamanītas, paliek tikai dažas sekundes. Vecās radaru sistēmas nespēja tikt līdzi. Lielākā daļa sensoru tika izstrādāti, lai skatītos augšup un izsakotu mērķiem, kas pārvietojas pa paredzamām trajektorijām. Bet tie nav paredzēti, lai pamanītu kaut ko, kas pārvietojas jūdzi sekundē, slīdot tieši virs zemes virsmas. Cilvēkam nav pietiekami daudz laika, lai pieņemtu lēmumu. Pat vecākiem datoriem nepietiek laika, lai aprēķinātu pārtveršanu. 2025. gada 20. maijā prezidents Trumps paziņoja par jaunu aizsardzības vairoga dizainu, ko sauc par zelta kupolu. Citi mēģināja, bet atteicās, kad aprēķini neattaisnojās. Bet tas bija pirms aparatūra panāca vajadzīgo līmeni. Līdzekļi jau ir atvēlēti un būvniecība jau ir sākusies. Pirmais maksājums jau ir veikts – $24,4 miljārdi apstiprināti saskaņā ar likumu One Big Beautiful Bill Act. Likums. Vēl $13 miljārdi ir rezervēti 2026. gadam, bet ņemot vērā izstrādi, globālo izvietošanu, apkopi un nepieciešamību nomainīt satelītus orbītā, reālās izmaksas
izmaksas vairs nepaliek miljardos. Tās ļoti ātri sasniedz triljonus, jo pilnīga drošība nesākas uz Zemes. Tā ir atkarīga no tā, kas kontrolē to, kas ir virs tās un kas pārvietojas ap to. Un šāda veida spiediens ne tikai izmaksā naudu, tas arī nolieto lietas. Iekārtas salūst, sistēmas sabojājas, cilvēki izdeg. Tātad pat pirms notiek pirmais pārtveršanas gadījums, sistēma jau tiek pārbaudīta. Nevis ar karu, bet ar izmaksām, kas rodas vienkārši to uzturot dzīvu. Ieguldot tagad, mērķis ir apturēt bezgalīgo ciklu ar kuģu pārvietošanu un miljardu tērēšanu vēlāk. Padarot Zemi neaizsniedzamu, tiek mainīta globālās varas dinamika. Tas pārbīda uzmanību no okeāna uz kosmosu. Tas ir domāts, lai izbeigtu ievainojamības laikmetu un sāktu jaunu ēru, kur karte nav tikai problēmas saraksts, kas jāatrisina. Ar šo tehnoloģiju mērķis ir radīt vairogu, kas paliek darbībā pat tad, kad pārējā pasaule ir haosā. Zelta kupols ir izstrādāts, lai atgūtu šo zaudēto laiku, un tas nav tikai viena sistēma. Tā ir tīkls. Tūkstošiem satelītu, kas savienoti kopā bez aklajiem punktiem. Sensori seko palaišanai tajā pašā brīdī, kad tā notiek, un turpina precīzi sekot mērķim neatkarīgi no tā, cik ātri tas kustās vai cik daudz tas pagriežas. Kad draudi ir identificēti, pārtvērēji var iesaistīties jau agrīni. Pat pātrinājuma fāzē mērķis nav gaidīt un pārtvert pēdējā brīdī. Mērķis ir iznīcināt draudus, pirms tie vispār kļūst par draudiem. Visu šo datu apstrāde ir pārāk sarežģīta jebkuram cilvēkam. Te tālāk nāk mākslīgais intelekts. Programmatūra vienlaikus analizē informāciju no Sauszemes, jūras un kosmosa un uzreiz nosaka, kuram aizsardzības līdzeklim ir vislielākās izredzes trāpīt mērķiski. Tā var izvēlēties raķeti Aļaskā, kuģi Atlantijas okeānā vai ieroci kosmosā. Sistēma izdara šo izvēli un atklāja uguni sekundes daļā. Ātrums ir vienīgais veids, kā uzvarēt ieroci, kas pārvietojas ātrāk par skaņu. Amerikāņu uzņēmumi jau cītīgi strādā pie tā. Lockheed Martin izstrādā programmatūru, kas ļauj šīm aizsardzības sistēmām nevainojami sazināties savā starpā. Katrs sistēmas elements jau tiek ražots. Satelīti, pārtvērēji, programmatūra, kas tos visus savieno vienotā, nepārtrauktā pārtvēršanas ķēdē. Līdz 2028 gadam pirmās vairoga daļas jau darbosies. Un tas mainīs spēles noteikumus tam, kā ASV šobrīd tiek galā ar draudiem. Sākotnējā uzmanība tiks pievērsta tādiem karstajiem punktiem kā Arktika un Klusais okeāns, kas nozīmē, ka visbīstamākajiem koridoriem būs reāla aizsardzība. Nav vietas kļūdām. Ienaidnieka tehnoloģijas jau ir apritē. Katrs ieguldījums šodien padara satelītus izturīgākus, grūtāk traucējamus un gatavus izdzīvot uzbrukumus. Tāpēc, kad vairogs tiks aktivizēts, tas patiešām darbosies. Šis projekts nozīmē pilnīgu pasaules kārtības pārveidi. Izveidojot vairogu, kas darbojas nepārtraukti, Amerikas Savienotajām valstīm vairs nav jārēģē uz katru citas valsts soli. Veiksme nozīmētu, ka katrā ūdensceļā vairs nav jānovieto aviācijas bāzes kuģis, lai nodrošinātu valsts drošību. Kosmoss kļūst par jauno frontes līniju. Tas viss nāk ar milzīgām izmaksām. Jebkuras aizsardzības problēma ir tā, ka finiša līnija nepārtraukti mainās. Vēsture rāda, ka katru reizi, kad vairogs kļūst stiprāks, ienaidnieki nekavējoties meklē veidus, kā to pārraut. Viņi varētu palaist tik daudz raķešu vienlaikus, ka sistēma tiktu pārslogota. Eksperti brīdina, ka kupols varētu pātrināt jaunu bruņošanās sacensību, kurā valstis ne tikai krāja tradicionālos ieročus. Tā vietā tās sacenšas, lai izstrādātu modernas tehnoloģijas, kas īpaši paredzētas tā sauktā necaurlaidīgā vairoga apiešanai. Tas radīs eskalācijas ciklu, kas var padarīt globālos konfliktus neparedzamākus un tehnoloģiski intensīvākus nekā jebkad agrāk. Tā ir nepārtraukta gājienu un pretgājienu cīņa. Cilvēki, kas būvē vairogu pret cilvēkiem, kas cenšas tajā atrast caurumu. Jo, ja lielākā daļa raķešu nevar droši sasniegt ASV kontinentālo daļu, viss mainās. Svarīgākā teritorija šajā sistēmā arī neatrodas Vašingtonā. Tā ir Arktikā, Grenlandē. Tas nav saistīts tikai ar politiku, bet arī ar ģeometriju. Īsākais ceļš starp valstīm ved pāri polam. Grenlande atrodas tieši zem šī ceļa. Ja tu kontrolē Grenlandi, tu pirmais pamani draudus. Šīs stratēģijas centrā ir Pitufikas kosmosa bāze, kurā atrodas milzīgs radars, kas izseko raķetes un objektus orbītā. Tā nekavējoties nosūta datus aizsardzības komandām ar augstu precizitāti atklājot pat vismazākos objektus.
Grenlanda pārvēršas no vietas, kas tikai novēro, par vietu, kas spēj atbildēt. Plāns paredz vairāk sensoru un pat iespēju uzstādīt pārtvērēju raķetes uz ledus. Ja draudi var apturēt, kamēr tas vēl atrodas virs Arktikas, tas nekad nesasniedz apdzīvotās vietas. Neutralizējot briesmas tālu prom, risks kontinentālajai daļai ievērojami samazinās. Taču, ja Arktika paliek neaizsargāta, viss vairogs izgāžas. Lūk, ko patiesībā iegādājās par $175 miljardiem. Ne tikai aizsardzību, kontroli pār laiku, kontroli pār telpu, kontroli pār ģeometriju. Bet vai vairogs patiešām padara Ameriku neaizskaramu? Kad tas būs pilnībā aktivizēts, katrai citai valstī nāksies pilnībā pārdomāt, kā tās izmanto savu varu. Daudzus gadus ārpolitiku ierobežoja fakts, ka dzimtenes teritorija varēja tikt pakļauta uzbrukumam. Katru reizi, kad tika spērts solis tādā vietā kā Dienvidķīnas jūra, līderiem bija jāuztraucas par konfliktu, kas varētu galu galā sasniegt Amerikas pilsētas. Šis risks ietekmē lēmumus. Zelta kupols pārvērš to par vienpusēju vienādojumu. Ienaidnieki izmantoja raķešu triecienu draudus, lai atrautu Savienotās valstis no tās draugiem un sabiedrotajiem. Viņi paļāvās, ka valdība nekad neriskēs ar tādu pilsētu kā Losandželosa, lai aizsargātu tālu sabiedroto. Kupols maina spēles noteikumus. Visas sarkanās līnijas nobīdās. Katrs ienaidnieks pārrēķina. Visa kodola atturēšanas loģika, savstarpēji garantētā iznīcība balstījās uz vienu pārliecību. Neviens nevarēja apturēt raķetes, kad tās tika palaistas. Kupols sagrauj šo pieņēmumu. Ja Amerika var izturēt pirmo triecienu un joprojām atbildēt, kodola apmaiņas draudi vairs nav appusēji. Tā ir nozīmīgākā izmaiņa kara loģikā kopš Hirosimas. Militārie spēki var izvēlēties, kad un kur iesaistīties, jo dzimtene ir aizsargāta. Draugi un sabiedrotie varētu redzēt, kā mainās viņa lomas. Ja Amerikai vairs nav vajadzīgs kuģu mūris ap sevi, mainās arī iemesli, kāpēc šie kuģi tiek turēti noteiktās vietās. Citu aizsardzība kļūst par izvēli, nevis par nepieciešamību, lai saglabātu valsts drošību. Pekinas protesti pasaka daudz vairāk, nekā Pekina bija iecerējusi. Tie atklāja, cik ļoti zelta kupols jau maina līdzsvaru. Viņu arguments ir vienkāršs. Ja viena valsts var uzbrukt bez bailēm no atriebības, vecie kara noteikumi vairs nav spēkā, šīs bailes vien jau maina uzvedību. Krievija jau pielāgo savu stratēģiju, un citas valstis saprot, ka tās saskaras ar spēli, kuru vēl nav pilnībā izpratušas. Protams, kupola lielākais ienaidnieks var nebūt ballistiskā vai hiperskaņas raķiski, bet gan dolārs. Lai tas darbotos gadu desmitiem, ir nepieciešams milzīgs finansējums. Katrs uzlabojums, katrs sensors un apkopes cikls maksā, un inflācija, mainīgi budžeti vai politiskas krīzes var radīt pārklājuma nepilnības vai aizkavēt būtiskus uzlabojumus. Galu galā pat vismodernākais vairogs ir tikai tik stiprs, cik stiprs ir finansējums, kas to nodrošina. Finansējums nav tikai skaitļu spēle. Tas nosaka, kā Amerika patiesībā var sevi aizsargāt. Gadu desmitiem ASV bija jādzenas pakaļ draudiem pāri okeāniem. Zelta kupols to maina, un pasaule sāk to pamanīt. Tas ne tikai aizsargā dzimteni, bet arī pārveido globālo konfliktu noteikumus. Pirmā valsts, kuras aizsardzību nespēs pārvarēt neviena raķete, var būt pirmā, kas pilnībā pārrakstīs pasauli. Laiks, kad bija jārēģē visur vienlaikus, ir beidzies. Un kad zelta kupols būs pabeigts, pasauli uzzinās biedējošu patiesību. Daži spēlētāji vienkārši nevar izturēt zaudējumu. Paldies, ka šodien pievienojāties man! Ceru, ka jums patika šis video, un ja vēlaties redzēt vēl šādus video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz Matpak kanālā.